Sveiciens visiem! Šodien mūsu sadarbība ir veltīta gaisa perspektīvai, un tam mēs izmantojam Kaspara Davida Friedricha gleznu. Kur ir tas gleznas oriģināls, ja, tad cilvēks, kas stāv klintī un vērojās tālumā. Ja. Tas ir vācu mākslinieks, viņš pieder pie romantisma stila. Ja, par to pastāstīšu vēlāk, kad gleznosim. Šī glezna mums ļoti labi der, lai izpētītu gaisa perspektīvu. Un tagad es diezgan ātri pastāstīšu, par ko tas ir un kādi ir galvenie principi. Ja, tā ir tas gaisa perspektīva. Tad kopumā perspektīvā, kas tas ir? Perspektīva, kad mums vajag parādīt 3D, mums vajag parādīt dziļumu un 2D. Tad 2D tas ir mūsu papīrs, vai tas ir siena, vienalga, kur mēs gleznojam. Ja, tas ir plakana virsma, bet mēs gribam, lai mums izskatās dziļums. Un tad ar ko mēs varam to panākt? Ja? Un gaisa perspektīva ir 3 lietas, kas mums palīdz. Tad pirmais, tas ir tonis. Tonis, kas ir? Tas ir šeit. Jūs varat redzēt to līniju. Tad tonis atbild uz jautājumu, cik gaiši, cik tumši. Ja? Tad man ir viena krāsa, bet viena krāsa var būt tāda spektra. Un tad mums ir lietas, kas ir tālumā un tuvumā. Sadalīsim tā. Ja? Un tad tonis tālumā viņš ir gaišs. Ja? Rekur, tad mēs redzam, tie tur kalni, ja? Viņi ir ļoti, ļoti gaiši. Un tas, kas ir tuvumā, rekur cilvēks, tā, ja? Viņš ir tumšs. Tad lietas, ja mēs gribam parādīt kaut kas mums ir tuvāk, gleznojam tumšāk un tālumā gaišam. Super. Otra lieta, kas mums palīdz, ja, radīt to perspektīvas sajūtu, ir kontūrs. Ja, kontūrs. Tad atkal. Kontūrs lietam, kas ir tālumā, viņš ir mīgs. Ja? Tad šeit kalniem es negleznošu tādu ļoti tā kā atsevišķu, gandrīz vai nu melnu vai kādu kontūru. Nē, tur jābūt ļoti mīkstam, gandrīz nav tur kontūru. Ja? Un lietam, kas ir tuvāk, ja, tad viņš ir ja, tāds spilgtāks, tad tur ir kontūrs. Ja, var uzrakstīt par tā, ir kontūrs. Ja, un tur viņš gandrīz kā mīksts vai gandrīz nav. Tas ir ļoti svarīgi. Ja, jo es šeit uzzīmēšu ļoti kontūru, tad man tad viss sabojāsies, nevar būt. Un trešais, kas arī palīdz, ir izmērs. Tad atkal, lietas, kas ir tālumā, ir ja, mazākas. Ja, piemēram, arī ar kokiem tu vari labi dzirdēt, redzēt. Ja, tad tālumā ir maziņi vai mājas, tālumā mājas ir mazākas. Ja. Un šeit mēs redzam, viņš mums tuvu, viņš aizņem vietu vairāk nekā tie kalni. Un, protams, mēs zinām, ka kalni noteikti ir lielāki par cilvēku, bet no mūsu skata punkta cilvēks ir tuvāks, tāpēc viņš ir lielāks. Ja. Šitie ir tādi 3 principi, tad mēs šodien gleznojot tos visus pamēģināsim, izpētīsim, bet tā, lai jums ir ja, tas teoretiskais arī priekšstats par to gaisa perspektīvu. Super, ja? Tad tas viss no teorijas, pēc tam šito var arī papīros varu nosūtīt, vai jūs varat pēc tam norakstīt. Tā. Ķersimies klāt tādu pie glezniecības. Šodien vajadzēs tikai vienu krāsu, tad tumši zila krāsa. Šodien vajadzēs tikai vienu. Ja? Protams, jums ir tur gaišākā zils, tumšākā zils, bet tumši zila krāsa. Un tad mums vajadzēs balts un melnu. Ja? Un sākumā mēs izmantosim baltu, melnu mēs izmantosim pašas beigas.
Var izmantot akrilu krāsas. Protams, jā, var vai guāša vai akrils, kas kam ir, kas kam ērtāk. Un otiņas arī mēs sāksim ar lielāku otiņu, jo mēs sāksim augšējo daļu, kur ir debesīs, un vienmēr, kur fons, tad labāk, lai otiņa ir lielāka. Ja? Un tad, kad mēs jau ķersimies būs pie cilvēka, tad jau var ņemt mazāku otiņu, jo ir detaļas. Ja? Kā kopumā mēs izvēlamies otiņu, vienmēr, lai ir viegli strādāt, lai ir ērti, bet arī, piemēram, populāra kļūda ir tā, ka, kad paņem dažreiz mazu otiņu fonam, un tad nesanāk viņš tā viegli un smuki, jo tad mums tur. Ja? Tāpēc mēģinām arī otiņu turēties. Super, sāksim mēs ar zīmuļa skici, un tad ķersimies pie krāsas. Tā, gribas redzēt pirkstus, Patrik? Patriks, esi gatavs sākt? Jā, esmu. Super, Aleks, jā, viss tev sagatavo? Super, prieks, jāceru arī. Rihards šodien arī. Tātad, ar ko mēs sākam? Es esmu gatavs. Jā, super. Tātad, atrodam mūsu lapus vidus. Ja, skatāmies, ko es tagad daru. Es gribu sākt ar šitām diagonālām līnijām. Un man vajag zināt, okay, kur uz lapas ir. Es varu pat ar pirkstu, es varu pat ar izmērīt ar zīmuli vai rotiņu, ja, un es skatos, nedaudz vairāk nekā puse. Ja. Tāpēc šeit savas lapas es atrodu vidus, kur man ir vidus, un varbūt nedaudz vairāk es atzīmēju sev mazu līniju. Ja. Tas būs apmēram šī vieta, kur cilvēkam ir pleci, kur kakls. Ja. Un no šīs vietas laižam divas diagonāles uz augšu, bet diezgan lēzēni. Ja, nav ļoti stāvas šis līnijas. Ja? Re, kur mēs jau sadalījām vietu. Ja? Super, diagonāles ir. Tagad uzzīmēsim šitos kalnus. Šeit svarīgi, ja? Netaisam ļoti lielus. Ja? Uztaisam šeit varbūt 2 centimetri, ja? Šeit no šitam diagonālam uz augšu. Ja? Šeit varbūt šitais kalns nedaudz augstus, kaut kādi 3 centimetri. Ja? Ja es tos uzzīmēšu lielākus, tad atkal man liksies, ka tie ir tuvāk. Ja? Tad man tā dziļuma, tā tāluma sajūta būs jau mazāk. Ja? Arī šeit nevajag ļoti, ļoti precīzi tos kalnus, tā apmēram kaut kāds te mums. Jā, tas nejau. Super. Augšējā daļā mēs sadalīsim tā kā 3 posmos. Mums būs tā kā 3 mākoņu daļas, gaišākās, ja, nedaudz tumšākās un vēl tumšākās. Bet šeit es aicinu jūs nespiest ļoti stipri ar zimuli, lai tie mākoņi sanāk vienalga tādi caurspīdīgi, gaiši, ja, un lai tur zimulis. Bet apmēram, lai saprastu, ko es domāju, apmēram kaut kāda tāda mākoņu forma, ja, piemēram, viens slānis, šeit var būt kaut kāds otrs slānis. Ja. Kopumā šito var arī, piemēram, pat nezīmēt ar zīmoli. Ja. Šito var veidot uzreiz tikai otiņu, bet, ja, lai neizmirstu tā un, ja, lai jūs sapratu, tad ir mums tas tur sadalījums debesī. Ja. Dažreiz var arī tā kā uzzīmēt, un tad nedaudz ar dzelžu gumiju var tā kā padarīt gaišāko to zīmoli. Tad viņš tur gan ir, gan netrauc.
Jā, super. Tad aizējām tālāk, uzzīmējam cilvēku. Arī skatāmies tā, kur man viss ir izvietots. Arī varu izmērīt atkal, ok, klintis, cilvēku apmēram gan arī pusē. Tad atkal starp šito pirmo līniju, ko mēs izdarījām, un līdz papīra beigam arī atkal atradu vidus. Ja, un atkal varbūt nedaudz uz augšu tā kaut kur. Ja. Gan arī uz vidus. Tas būs tas klintis. Un tad no šitas vietas es eju lejā un uztaisu sev klinti. Šeit viņš tā, šeit kaut kāda interesanta forma. Ir. Un tā. Tas būs mūsu klinti. Jā. Jā. Ir, ok, jā. Ja kādu vajag gaidīt, tad droši sakiet. Ja neviens neko nesāka, tad pieņemu, ka visi paspēja un tad turpina. Tagad cilvēka siluets. Nav jābaidās zīmēt cilvēkus. Īpaši šodien ir viegls, jo mums tikai siluets. Mums iekšā nekāds detaļas nav, vienkārši tā forma. Uzreiz pateikšu, ko labi vērot, ļoti labi palīdz vērot tos tukšumus. Ja? Tad šeit, piemēram, starp kājām var paskatīt, cik liels ir tas tukšumiņš šeit. Ok, viņš diezgan tāds vertikāls, neīpaši plāts. Un šeit man ir viens arī tā kā rombiņš, ja, kur roka. Tad šitais arī ļoti palīdz veidot, ja, to formu, lai sanāk labi. Sāksim ar kājām. Tad kopumā viņš šeit diezgan grūti redzēt, un tajā parādīšu. Ja? Piemēram, šeit oriģināla bilde ir tā, ka viņam tad viena kāja stāv šeit augšā, viņš tā kā cēlis ir salocīts, un viena kāja ir taisna, ir tā kā zema. Ja? Tātad. Un tad vienkārši mēs uztaisam šeit. Es uzzīmēšu šeit nedaudz tādu kā zābagu, bet tas patiesībā pat nav obligāti, ja? Jo krāsojot, mums tas būs viss kopā ar to klinti. Tāpēc, bet vienkārši lai tā ir. Un tā kā ja šeit arī viņa ir zemāk, ja šeit arī var kaut kā kāju ļoti novienkāršoti uzzīmēt. Ja? Divas kājas. Ja? Galvenais tagad vairāk tas izmērs, lai jums nesanāk pa platu. Ja, skatāmies, kāds ir tas izmērs ar kājām. Tad apvienojam visu ar līniju, kas viņam ir, tas ir mētelis. Ja, tad šeit tāda līnija, kas apvieno abas kājas. Ja. Tad laižam uz augšu. Ja? Tad tas mētelis, viņš aiziet tāds slīpi, tas līnijas. Ja? Tad paceļam nedaudz uz augšu. Un kas būtu, piemēram, labi tagad, nevis turpināt iet līdz galvai, bet, piemēram, atrast vietu, kur ir pleci, ja? Un tad pēc tam savienot. Ja? Tad es varu paskatīt, kaut kur satiekas tas diagonālis, piemēram, ja? Ir tā, ka tur ir tie pleci, tad, piemēram, tās divas līnijas, un tad galva patiesībā ir, kur tie kalni. Un tas patiesībā arī nav nejauši, tas arī ir tāds māksliniecisks paņemiens, kad diagonāles uz kaut ko rada. Ja? Tad, piemēram, šitas divas diagonāles diezgan stipras, un viņas rada jātur uz pleciem. Tad galva ir augšā. Tad ar to mākslinieks mēģina izdarīt tā, lai cilvēks skatās, kur viņam vajag. Ja? Tāpēc tas diagonāles, piemēram, neiet kaut kur, ja?
vidus ķermenim, jo tur nekas nav interesants. Viņi parāda uz jau lietu, jau kaut ko. Super, un mēģinam savienot, tad, ja pleci ir, tagad man jāuztaisa tas rombs, ja, kur ir roka. Ja, un tad arī skatos, kur atrodas, ja viņš ir, nu, kaut kur vidus laikam ķermenim, ja. Un tā roka arī, droši viņa ir diezgan zemāk, ja. Populāra kļūda arī, kad rokas uztaisā īsākas, un patiesībā, ja tu izstep roku lejā, ja, stāvot, sēžot tā nesajūtīsi, bet kad stāvot, tad tu redzēsi, ka patiesībā tā roka ir diezgan zema. Līdz celim ne, bet noteikti zemāk nekā joka. Ja? Tātad pamēģinām. Ja, to ķermeni saimni redzam diezgan tā, nav grūti. Ja? Metālis. Nu, un galva. Tātad galva arī, šeit galvenais arī izmēr. Ļoti populāra kļūda ir, kad galvu taisā mazāku. Ja? Tāpēc arī šeit viņam ir tādi nedaudz sprogaini mati, tad mēs arī droši varam uztaisīt tādu kā nedaudz, nu nevis kā bumba tāda, ja, bet nedaudz tādu. Un tad no tāluma paskatāmies, kad ir gatavs, kad uzzīmējam to galvu, tad varam paši tā kā nedaudz ja, kreislot atspiesties uz atpakaļ, lai pamēģināt redzēt no tālumā un sajust. Ja. Vai galva dēr, vai ir mazāka, lielāka. Un ar cilvēku proporcijām, protams, nav viegli uzreiz, bet, kad trenējoties, protams, tad katru reizi būs labāk. Tāpēc tagad nevajag pārdzīvot par to cilvēku, tas šodien arī nav mūsu galvenais mērķis. Mums šodien mēs trenējamies to perspektīvu, krāsas. Ja? Un kas viņam vēl ir, ja? Oriģināls, ja? Arī ir tāds tā nūja, ja? Kas viņam palīdzētu uzkāpt tajā kalnā, tad mēs šeit arī varam tādu nūju pielikt. Nu, arī tāds interesants elements. Super. Un tad mums šeit vēl ir kalni šeit starp. Ja, un ar to jau tad beigsies mūsu skice. Ja. Es tad sagaidīšu, lai visi man pasaka, ka skice gatavā. Bet, protams, ja, ņemam katras laiku, kā vajag, lai pabeigtu. Tad, lai visi kopā mēs sāksim jau ar krāsu. Ir. Ir, Aleksam ir, super, paldies. Es aiziešu pēc ūdeni pakaļ krāsai. Droši skrien. Ir. Arī Patrikam ir, super. Tā, vai mums trešajam dalībniekam arī ir? Tikai tam drīz būs pēdējie kalni. Būs super, gaidam, jā. Es ātri aiziešu paņemt ūdeni. Arī, protams, jāskrien un visi sagatavot vietiņas, kas rūp. Kas man vēl ir, kas arī līdz, tas, protams, ir papīra vielas. Vienkārši kaut ko vienmēr notīrīt, vai tās to arī vienmēr labi turēt. Jā, līdz tas tā kā jau kā standarta. Jā, tad arī, protams, mums ir ūdens. Otiņas, kā es minēju, viena lielāka, viena mazākā. Jā, un palete, jā, palete, kur mēs maisam. Ir super. Tad, kā jau es teicu, jā, melno mums pagaidām vajadzēs pašas beigas, melno mums vajadzēs tikai, kad mēs to cilvēku un to klinti taisīsim. Ja?
Un tad mēs sāksim ar balto un tumši zilo. Un tad šeit jums, protams, tagad uzdevums, lai visa mums tā glezna iet no gaišākā uz tumšā. Ja, tad šeit augšā mums ir gandrīz vai nu balts, tā krāsa, tad jums arī tā kā jāsareicina. Tad mums šeit 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne? Jau 6 toni. Protams, var nedaudz varbūt, ja nesanāk, var debesīs uztaisīt tikai 2. Kādu zilo krāsu vajag? Parasto vai tumšo? Vai? Labāk paņemt tumši zilo. Jā, jo, piemēram, bieži ir tāda tā kā arī, piemēram, gaišākais zils, bet, jo gaišāk uztaisīt samērā vieglāk, ja, jo tad pievienojot vairāk baltas, tad arī sanāk tas gaišais. Ja, bet, kad tumšāku, tad jāliek klāt vai melnais, vai brūnais. Jā, tad es aicinu tomēr šodien, lai vieglāk mums tas viss eksperiments ar krāsām. Tad ko mēs darām? Mēs uzliekam 2 blakus. Tad man ir balts un zils. Jā, reportētācija. Ja. Mēs ņemsim uzreiz to lielo potu ar to, kur es plānoju taisīt debesīs, ja, un fonu. Ja. Ko es daru? Te, kur man ir ūdens, tīra otiņā, ieliku ūdeni, ja, protams, nedaudz noņemu nostas to ūdeni ar malām, ja, es pieskaros otiņu malām, lai tad otiņa mums ir mitra, bet nav slapja. Ja, lai nav tā kā tekstas ūdeni. Un kā mēs maisam krāsas? Mēs ņemu daļu no tas baltas un uzlieku šeit blakus. Ja, tad man tas baltais šeit paliek tīrs un šeit, kur es tagad strādāju. Ja? Un tagad mēs ņemsim to zilo, bet minimāli, vienkārši milimetrs. Es vienkārši ar otiņa stūrīti pieskaros tam zilajām un paņēmu tik maz, cik vien iespējams. Un tad lieku šeit maisīt. Un tad jūs redzēsiet, uzreiz viņš kļūst baltāks. Ja ir pamaz, nekas, es aiziešu vēlreiz, paņemšu vēlreiz. Labāk aiziet turp atpakaļ vairākas reizes, nekā es uzreiz uzlieku daudz, tas miks palika pa tumšu, man jāliek klāt vēl baltais. Man ritīgi gaiši zils palika. Tas ir labi, jo skaties, kādu krāsu, kad sākumā mums to jātaisa, ja? Ļoti, ļoti caurspīdīgi. Ja? Tev jāsareicina, lai tev ir, kuri iet vēl tālāk. Ja uzreiz uzliksi tumšu, tad tev nebūs tā vieta, kur spēlēties tālāk. Vēl viens paņēmiens, ko šeit ir ļoti labi izmantot, tas ir ūdens daudzums. Es šito aizēju un pieliku vienkārši ar rotiņu, aizēju ūdeni, ielieku nedaudz tā kā pilīnu un uztaisīju man šeit gandrīz kā peļcīte. Jo, liekot vairāk ūdens, krāsa, protams, paliek vairāk caurspīdīga, tā kā man sanāk tur mazāk krāsas tas. Un, kad mēs lietojam uz balta papīra, tad arī forši der, jo tad arī tas baltais papīrs nedaudz tā kā spīd cauri. Es aicinu jūs mēģināt ar to otru makuņu slāni. Jo, ja jums ir pa tumšu, piemēram, tad jūs tā, jo viņš izskatās citādāk. To, ko es samaisu šeit uz paletes, ko es pēc tam lieku uz papīrā, bieži ir citādāk. Un tad, lai, piemēram, ja ir jau uzreiz gaišs, tad droši var aiziet arī augšā un uztaisīt. Ja. Ja es krāsoju un es jūtu, ka man ir pat tumšu, tad es apstājos, es izmazgāju otiņu un ar tīru otiņu, kas ir kā ir mitra, tad es arī atkal varu aiziet un augšā kaut ko ar ūdens palīdzību noņemt. Es varu arī, ja man ir pat tumšu, izmazgāt otiņu un paņemt vienkārši tīru baltu krāsu un arī tā kā
iet iekšā ar balto krāsu. Ja? Šeit tas, ka mēs strādājam, ka ir diezgan mitrs, palīdz arī tam, ka mums nav tādas tie konturi asi. Ja? Mēs atceramies, ka šeit mums jābūt visam mīkstām, īpaši, jo tie ir mākoņi. Ja? Tur, kur mums sāksies jau kalni, protams, jau var nedaudz taisīt to konturu. Tāpēc šeit mēs arī netaisam tā, ka mums tā kā balta līnija, tumšāka un tumšāka. Mēģinam arī viņus visus nedaudz tā samaisīt. Man varbūt kaut kas gaišāks plecis arī šeit vidūs. Ja? Man varbūt tumšāks plecis arī nedaudz kaut kur augstāk, ja? Jo tie ir mākoņi. Tāpēc tagad darbojamies tikai šajā zonā. No augšas līdz kur mums sākas tie mākoņi. Ja, vienalga, lai viss ir gaišs, ir labi, ja sanāk tikai 2 tie toņi, ja, gaišāks un nedaudz tumšāks uz leju. Ja, piemēram. Ja, maisīt krāsas un pielietot ūdens daudzumu. Tas ir tas, kas nāk ar pieredzi. Ja? Vēlāk pēc tam tas jau nāks automatiski. Jūs jūtīsiet, cik mitra man ir otiņa, tad jūs zināsiet jau to rezultātu sagaidīt. Ja? Bet tagad mēs trenējamies. Ja? Ko darīt, ja, piemēram, tad ir tā, piemēram, es tagad skatu ar guāšu, un guāša viņa labāk rēdzi uz ūdens, tad ziņa, ja man viņa šeit jau gandrīz sausa, es atkal viņu varu aktivizēt ar ūdeni. Aleks, piemēram, viņš tagad strādā ar akrilu krāsām. Akrilu krāsas žūst ātri, un kad viņas ir sausas, tad gandrīz jau nevar tos izmainīt ar ūdeni. Viņam sanāk, ka tāda nedaudz tā kā plasmasas tāda plēvīte, ka tā aizsardzība, un tad, ja es gribu kaut ko izmainīt, es labāk sagaidu, kad ir sauss, un tad ar otro slāni es mierīgi varu kaut ko izlabot, ja, uz gaišāku pusi, piemēram. Tāpēc arī ļoti bieži mēs gribam kaut ko izmainīt, un ja ir tā, ka es kustinot otu, sajūtī, ka arī tā krāsa viņa tā kā kustās, un es tā kā gadrīz vai nu aizēju atpakaļ pie papīra, tad tas ir arī tas moments, kad jāapstājas un jāļauj izžūst, un tad mēģināt izlabot. Ja? Tāpēc šeit mācība ir tāda, ka bieži vienkārši vajag nedaudz pacietības, vajag ļaut krāsai tur atpūsties, un tad tur... Man ir mākoņi. Ir mākoņi, super. Ja? Ja, tāpēc, piemēram, akrilkrāsas, viņas labāk der gleznošanai tikai uz papīra vai arī uz sienas gleznot, jo pēc tam, kad izžūst, tad nekas viņam nenotiek, tad viņi tur ilgi turās. Bet guāša der, piemēram, tikai uz papīra un kas vēl tāda interesanta atšķirība guāša un akrils. Guāša vienmēr, kad būs sauss, viņa vienmēr būs plānā. Ja? Bet ar akrilu krāsu ir iespējams uztaisīt tādu tekstūru, faktūru, ja? Kaut nedaudz, ka es varu ar pirkstu sajust, kā nav plāns, bet ka tādu reliefu. Ja? Un arī tagad, kas ir tāds padoms, arī nevajag pārāk daudz to otru treppienu, jo tad sanāk tāda nedaudz samocīts. Ja? Vienmēr labāk atstājām izžūst, tad kaut ko pielabojam, nevis mēģinām cīnīties. Ja? Jo cīnīties ar mitro krāsu jūs nekad neuzvarēsiet. Neviens nekad neuzvarēs. Ja? Tāpēc nav jācinās, jāļauj nožūst, un tad jau.
tāpēc mums debesīs sanāk šeit kaut kādas, varbūt šeit pirmas 3. Kaut kur varbūt arī balts, arī kaut kur vienkārši baltu mākonī var kaut kur iesēdinām, jā? Un nav jāreizējas, ka, piemēram, šī daļa tagad pagaišu. Ja? Tiklīdz mēs tiksim līdz tukšākai daļai, tad viss tas darbosies. Ja? Tāpēc. Var sākt uz tumšākajiem slāņiem tā kā darboties vai kā? Pasaki Patrīks un Rihards, ja es gribu sagaidīt, lai arī. Tu, protams, jā, ja jūties droši, var arī turpināt. Ja? Es vēl nesāku, jo es gribu, lai neviens nejūtos, ka jāsteidzas, ja? Tāpēc pabeidzam ar to. Ja tu sāc jau tos makoņus, ja, tad loģiski, protams, ja tad mēs mēģinām dabūt jau tu nedaudz tumšāko, bet šeit atkal atceries, kā tas konturs, viņam nav jābūt baigi asam, ja, tas konturs mums parādīsies kaut kur šeit no vidus, no tam diagonāliem, vai no tam klintim, kas šeit jau lejā. Un veids, kā uztaisīt tos konturus mīkstākus, ir tajā brīdī, kad tev tur ir krāsa, nu, tagad pamēģināšu tādu arī nedaudz, tad iešu solīt uz priekšu. Ja. Tātad. Šeit man, piemēram, ir krāsa. Ja. Uzlieku kaut ko. Ja. Šitai varbūt man jau tumši nedaudz. Ja. Ja. Ja, piemēram, es lieku, es jūtu, varbūt man pat tumšu. Es varu ātri aiziet un pateikt, ok, lai man šeit ir tā tumšāka krāsa, ja. Piemēram, tā arī var laikāt, protams, ja, piemēram, ja, uz otiņas palika tumšāka krāsa, un tu saki, nē, šitam slānim man tā neder, aiziešu ātri uzlikšu, kur man der, tad aiziešu viņu nodarīt otiņu, un šeit, tad es varu mēģināt, vienkārši uzlikt arī, likt baltu pa virsmu arī darbojas, ja, tad ja es tur jau uzliku kādu krāsu, un tā man sanāca pa tumšu, bet ir jau uz papīra, ko darīt, ja, arī ar, ja. Tātad, es biju runājusi, kā darīt tos mīkstākos, tos kontūrus. Tas ir ļoti populārs paņēmiens, īpaši akvarēles. Ir tā, ka tu uzliek krāsu, pēc tam izmazgā otiņu, un ar tīro, bet mitru otiņu, tu aiziet tur, kur kontūrs. Tu tā kā ieliec ūdenī tieši tajā kontūra vieta, un viņš tad tā kā izplūdinās. Un redziet, piemēram, tas normāli, ka nesanāk uzreiz tas īsts tonis. Ja, tonis tas vispār ir tā lieta, ar ko mākslinieki tā kā cīna, strādā visu laiku. Ja? Jo iedomājieties, šeit mums ir tikai vēl viena krāsa. Mēs paņemam tikai vienu zilo krāsu, un ar to mēs mēģinām šeit dabūt dažādas efektus. Bet kad ir vairākas, un tad tie toņiem jāsakrīt arī viens otram savā starpā. Tāpēc, ja? Rekur, piemēram, es uztaisīju, un šeit man ir tīra otiņa, bet mitrā es aizēju nedaudz vienkārši tā kā virsmu tam kontūram, tad viņš man tā kā pazūd, viņš izplūdinās. Ja? Šeit man palika tas zīmulis. Ja? Ja, man jau aizplūda. Jā, kaut kas nesanāk, kādi jautājumi. Jā, droši jautājiet. Jā. Tas nav viegls uzdevums, jā, bet tas ir tas, ko māksliniekam jāiemācās. Vēl viens tāds neliels padoms, nav jāraizējies tagad par cilvēku. Droši var iet virsū nedaudz, jā. Tā kā šeit es arī tā kā skāru virsū tam cilvēkam, jo viņš nāks tumšāks, viņš nāks gan arī melns. Tad
Jā, viss kārtībā. Varu nākt viņam pāri. Nav tā, ka man viņu tur jāieties visu apkārt. Tas pat labāk, man nepaliks nekādi tur balti laukumiņi. Un šeit mēs izmantojam jau mazāk ūdeni. Ja? Tad mēs jau samazinām to ūdens daudzumu, lai krāsa jau paliek blīvāka. Piemēram, pašas beigas mums gandrīz pat nebūs ūdens. Tā kā nedaudz ūdens, protams, vienmēr ir vajadzīgs uz otiņas, lai tā darbotos. Ja? Ja? Un tad atceramies, ja? Mēs varam iet arī nedaudz tālāk, ja? Pēc tam atgriezties, ja? Tā kā pielāgot to toni. Ja? Nav tā, ka mēs uztaisam vienu slāni un viss, vairs es tu nevaru aiztikt. Tad arī, lai tā varbūt nedaudz labāk sareicināt, kur vēl kaut tās tumšāks, tas klintis, kas mums šeit ir vidūs, tā kā sanāk starp to galvaino tumšāko klinti, ja, un šeit mēs varam tā kā pateikt, te mums būs tīra krāsa, te mums būs tas tīrs zilais, vienkārši jā, no tubiņas, bez nekādi baltas krāsas. Ja? Un šeit var arī, tā, laikam es teicu, jā, es varu pagaidīt. Tāpēc, jā, tas krāsu pārējais, tas ir tehnika, kas vienkārši jāpraktizē, jāiemācās, jo vienmēr, īpaši gleznojot dabu, ja? Glezno pēc tam jūru, glezno debesis, vienmēr būs tas pārējais. Nesteidzamies darbojamies, laiks mums ir. Ja? Tā tumšākā daļa būs visvieglāk. Tāpēc tagad ir tā varbūt grūtākā moments. Tad, kā es teicu, kur ir tas klintis, kas šeit reizējas, tad tur var arī jau vienkārši likt to tumšo zilo krāsu, kāda jums ir. Un tur tad būtu svarīgs jau nelikt daudz ūdens. Tas saucas arī tā kā sausas otiņas tehnika. Ja, kad otiņa ir diezgan sausa, paņemu to krāsu. Un es varu nedaudz pat, piemēram, izmainīt, kā es tūru otiņu, varu nedaudz, piemēram, vertikāli uztaisīt kādus repienus. Jo šeit tie kalni ir jau tuvāk, un tad varbūt es viņam redzu jau nedaudz to faktūru. Es jau varu redzēt, ka viņam tur ir tie akmeņi, ja? Tad, piemēram, ja, šeit es jau ieju tajā zilajā čupiņā vienkārši tīra, jau nekādu baltu tur jau nelieku klāt. Un arī, lai man nedaudz izmainās, ja nav, šeit mēs visu laiku mēģinājām tā kā izstiept to krāsu, šeit es jau droši arī varu likt vairāk tas daudzums. Ja? Nav ūdens, viņš jau tā kā biezāks slānis vairāk. Ja?
Tā. Jā, tad šeit var pamēģināt turēt otiņu vienkārši vertikāli, tā kā perpendikulāri lapai un taisīt tādus kā repienus. Jā. Kad arī uztaisīt repienus, tad var viņus tur savienot. Tad arī kaut kas tāds paskalēties. Vai arī ir dažādi, ja? Jo glezna ir svarīgs tas dažādums, ja? Lai nav viss vienādi. Un tad trenējoties, katru reizi jums sanāks labāk un labāk. Jo tad jūs jau labāk jutīsiet krāsas daudzumu, tas ūdens daudzumu. Ja? Un no tā arī sastāv visa tā tehnika. Ja? Vienkārši jūs, cik daudz ūdens, cik daudz krāsas man vajag. Man ir pirms pēdējais slānis, un tad man būs pirms pēdējais, un tad man pēdējais un būs pabeigts. Super, tad pirms pēdējais tev ir tagad šī jākalna. Ja? Tad arī pamēģina varbūt sanāk nedaudz tā kā tekstūra šeit parāda. Tagad es izmantošu vienkārši tīru to tumšo krāsu, to zilo. Tieši tā, jā, tieši tā. Un arī nedaudz ūdens. Tad nevajag daudz, vienkārši jāvar samidrināt ūdeņu, lai viņš ir mitra un droši ņemt. Un, jo tā tekstūra tieši arī sanāk tad, kad otiņā ir diezgan sausa, jo tad sanāk viņa tā kā glezno un neglezno. Ja? Jo, lai viņa tā kā gleznotu, viņa vajag vairāk ūdens. Bet kad mēs apzināti neņemam ūdens, tad sanāk tieši tas tā kā atstaitā otiņa tādus, jā, tas līnijas. Un tas mums arī der. Ja? Mēs mākslinieki arī izmantojam tieši to paņēmi. Piemēram, arī visdažādākas tekstūras ar to var taisīt. Piemēram, kad kūkus mēs gribam gleznot, vai arī kādu dzīvnieku dažreiz arī var viņam jāvajag. Ja? Visam, kur mums gribam parādīt to tekstūru. Ja, piemēram, tiem kalniem aiz mugurē, viņam jau arī ir tekstūra, bet tā kā viņi ir tālumā, tad, protams, viņi paliek vienkārši tādi, jā, mēs to neredzam. Tas viss ir vienkārši savienots ar to, kā redz cilvēka acis. Ja? Jo, kad lietas ir tālumā, mūsu acis vienkārši nav spējīgs to saskatīt, un tāpēc mums tas konturs liekas tāds miglaināks, tā krāsa mums liekas gaišāka, un tāpēc arī tā mēs attēlojam mūsu darbā, gleznā, lai tāda pati sajūta, kā mēs redzam dabā, ir te. Ja? Un perspektīva ir arī tā tēma, ko katram māksliniekam jāiemācās. Viņa nav grūta, vienkārši jātiek tai pāri, jāiemācās, un tad ir viegli to pievienot. Ja? Un tad ir arī, tad šī mums ir gaisa perspektīva, ja viņa nosaukums, ja šeit mēs rādam tā kā gaisa sajūta, ko mums tur tālumā aiziet. Un ir vēl arī lineāra perspektīva. Ja, tad varbūt kādā cita nodarbībā arī to izņēmsim. Mums ir zināšana par visiem. Ja, Patriks, kā tev iet? Man ir pabeigts. Viss pabeigts? Vai vēl pēdējais paliek? Nē, tas melnais nav vēl pabeigts, bet ar visu to ļoti. Super, labi, tas forši. Tad reiz sāksim, jūs gribu arī kaut ko svarīgu pateikt par melno krāsu. Ja? Tad ļoti labi, ka tev tas vēl tur ir. Rihards, kā tev? Grūti?
Kad esi gatavs, viegli. Vēl tas pēdējais kalns būs jāizkrāso, kur tas cilvēks stāv. Super, tad tu darīsim arī visi kopā. Ja? Ko es gribu pateikt par melno krāsu? Melnai krāsai vienmēr jābūt uzmanīgai, ja tu jādarbojas. Viņa ļoti stipra, uzreiz padarīs visu melno. Un tāpēc, piemēram, dažreiz labāk pat to neizmantot, jo bieži darbs paliek netīrs. Ja? Bieži, piemēram, melna vietā var ņemt brūno krāsu, tad man vajag uztaisīt kaut ko tumšāku. Ja? Mēs šodien ņemsim melnu krāsu, bet vienkārši es gribu, lai jūs tā kā apzināti zināt, ka melna krāsa ir tāda aktīva, bīstamā un ar to jādarbojas. Viņa var visu aizkrāsot. Viņa var visu aizkrāsot, jā, bet mēs kā mākslinieki mums jau vajag īpašas elements, nav vienkārši melns plēķis. Tad es lieku diezgan nedaudz, man nevajadzēs ļoti daudz melnas krāsas, šeit es uzlieku mazo tādu plecīti. Mēs arī maisīsim to zilo krāsu ar to melno, bet es aicinu arī maisīt tā kā paudzīgi, tādā ziņā nevajag likt uzreiz visu melno iekšā, jo bet mērķis ir tā, lai tas zilais paliek tomēr zilais. Es laikam, jā, uz kameras šeit, gan man tas zilais liekas melns, gan tas melnais, bet jūs savā palētē labi redzat. Jums tas zilais, ja kad es lieku to melno iekšā, ir jābūt tā, ka vienalga tas ir zilais. Viņš vienkārši paliek tumšāks. Ja? Jāmēģina uztaisīt tā. Un šeit gandrīz man nav arī ūdens, lai tā krāsa man ir diezgan blīva, lai viņa nav caurspīdīga. Kas notiksies, ja būs ūdens, viss paliks caurspīdīgāks, tad, protams, cits slānis man būs gaišāks, bet tas nekas, vienkārši man būs jāiet ar otro slāni jāuztaisa vēlreiz. Ja? Un šeit jau droši es darbojos jau apzināti ar tādu kontūru. Ja? Es jau eju un mēģinu smuki uztaisīt. Ja? Šeit droši var jau paņemt mazāku otiņu. Ja? Vai arī dubultā, piemēram, kur klintis, man varbūt ērtāk tā lielāka, kur cilvēks, tad var paņemt varbūt to mazāku. Ja? Atceramies, izvēlamies otiņu tā, lai ir ērti strādāt, tā, lai man ērti varu tikt tajās vietas, kur man vajag. Ja? Un šeit redzēt, droši var aizkrāsot tas kājas, ja, kopā ar klinti mums tas ir viens siluets. Tas rodas tad, kad gaisma mums ir tā kā priekšā. Ja, tad sanāk, piemēram, tur kaut kur saule aizritēja, ja, un tad tur ir gaišāk, un kad saule ir mums acis, tad visi priekšmeti, kas ir starp gaismu un mums, visiem parādās tāds melnais siluets. Ja? Un tad mēs neredzam īpaši detaļas, mēs redzam vairāk tā kā to kontūru. Piemēram, fotogrāfijā to ļoti bieži pieliek. Un šodien, protams, mēs vienkārši aizkrāsojam. Mēs taisam to cilvēku klinti tā kā vienu pleci. Bet, ja jums būs zinkarība, jūs, protams, varat arī mājās papētīt to oriģinālu gleznu, ja, Kaspars Dāvids Friedrichs. Tad viņš bija no Vācijas, un šī glezna ir uzzīmēta kaut kur 1818. gads. Ja es nemaldos. Tad varam nedaudz tā dot priekšstatu kāda laika, kāda gadsimta, ja, viņš dzīvoja. Un tad ļoti ātri pastāstīšu par romantismu. Es man aizmirsas. Ko nozīmē romantisma stils? Tas nozīmē, ka mākslinieki gleznoja dabu,
bet nevis vienkārši teica, tas ir realisms, tas ir klintis, tas ir jūra vai tas ir kaut kāda cita ainava, bet viņa tam iedēva emociju. Un, piemēram, šim māksliniekam ļoti bieži viņam gleznas ir tādas melanholijas, ja, kā varbūt glezna varbūt nedaudz skumjā, nedaudz drūmā, vai kaut kādu citu emociju iedod. Ja? Tad par romantismu sauc tos māksliniekus, kas gleznojot dabu, mēģina pateikt vēl kaut kādu tādu emocionālu ziņu. Ja? Tālāk ir tas. Un tad, protams, ja mēs papētīsim tuvāk to cilvēku tajā oriģinālā, tad, protams, mēs redzēsim, ka tur tas nav viens mels plecis. Tur patiesībā ir ļoti daudz, ļoti mazu interesantu arī gaismas un ēnas spēles, jā, lai var sajust arī apjomu. Pabeigt, super! Tūlīt arī sagaidīsim, lai visiem būs arī mums gleznu dalīšanas. Man ļoti interesanti zinkarīgi redzēt, kā jums sanāca. Aleks, pasaki, kas šodien bija grūti, vai šodien bija, kas bija grūti, kas bija viegli? Viegli bija tā melnā krāsa un sajaukt viņas. Jā. Grūti bija, es nezinu. Labi, Patriks, kā tev? Man viegli bija tā melnā daļa, bet grūti bija, tur bija jāmiksē tās zilās krāsas. Jā, piekrītu. Rīhards, ja gribi, arī var droši padalīties, kā tev. Tā, Aleks, neaizmirsti arī ņemt no to limlenti, jā, pirmais. Jā. Tie, kas izmanto limlenti, atceramies, kad ņēmam vienmēr lēnām, nav jāsteidzas, lai tā limlente nesabojā papīru. Jā. Bet, protams, tas vienmēr ir patīkams process, jo tad glezna paliek tāda tīrāka, uzreiz mums ir rāmis, uzreiz var droši likt pie sienas. Jā. Arī aicinu visus padomāt par savu mākslinieka parakstu. Varbūt kādam jau ir izdomāts, bet arī trenējoties gleznot, trenējamies arī mākslinieka parakstu. Ja? Un tad vienmēr forši atrast kaut kur vietu, ja? Interesantu vietu gleznā, kur, piemēram, ja tas paraksts varbūt. Ja? Piemēram, var arī kaut kādā etapā izmantot arī vai nu pildspalvu, vai nu marķēri. Pēc tam jau var arī ar rotiņu parakstīt. Ja? Ja? Piemēram, šeit, protams, mēs izmantojam gleznu, kas jau ir, mēs to izmantojam mācības ceļā, tāpēc tas īpaši neskaitās kā mūsu darbs, ja? Tas ir tā kā mācību glezna. Super. Tā, es laikšu ārā ierakstu, un tad mums būs brīdis, kad mēs padalīsimies ar mūsu rezultātu.